Liels paldies visiem iesaistītajiem par to, ka mēs spējam šeit stāvēt pie trešā noslēgošā sinhronā kompensatora, kas droši stabilu sirdspustu ritmu mūsu energosistēmai. Jāsaka, zināmā mērā tas noslēdz kaut kādu ciklu, bet darbs jau neapstājās. Līdzīgi kā tikko man jautāja, no ko tālāk, es gribētu teikt, tad energosistēmā darbs nekad neapstājās. Par energodrošības stiprināšanu darbs visu laiku notiek, par starpsvajiem tiek plānot kaut vai vieniem daļ. Mēs visi gribam stabilu elektroenerģiju, mēs zinām, kāda notiek sistēmas, vēl joprojām notiek visādi izaicinājumi. Mēs saprotam, kādā ģeopolitiskajā situācijā patreiz atrodamies, līdz ar to tas darbs neapstājās, un arī plānu uz turpmākajiem gadiem ir ļoti daudz. Latgale ir īpaša vieta saistībā ar sinhronizāciju. Tā ir vieta, kur mēs februārī pārtraucām elektroenerģijas plūsmu no Krievijas puses. Tā ir vieta, kur mēs šodien esam pabeiguši sinhrono kompensatoru. Tā ir vieta, kur pēc aptuveni mēneša mēs arī sekmīgi nodosim un atklāsim mūsu lielāko bateriju projektu Rēzeknē. At the Līksna Synchronous Condenser Station, our third and the final station from this project that we have designed, built, constructed, commissioned and handed over well ahead of time. And looking back on those 3 years that passed behind us, we can say that was a remarkable journey of our collaboration together between 3 companies, 3 project team, IST, of course, Siemens Energy and Enersense. Kad šī sadarbība, ko mēs izveidojām kopīgi šajos 3 gados, ir pamats un pierādījums, ka Latvijā var arī visu izdarīt gan budžetā, gan laikā. Mums, kā Augstdaugavas novada domē, ir ļoti liels pagodinājums ar to, ka tika izvēlēta šī vieta šai stacijai un mūsu Līksna skanēs ne tikai Daugavas novadā, Latvijā, Baltijā, bet arī visā Eiropā. Tā ka tas jau arī tās sava veida liels pluss tam, ka ir izvēlēta šī teritorija un šajā teritorijā ir uzbūvēts tāds nopietnis objekts, kas dos drošību mūsu enerģijai un mēs būsim neatkarīgi no visiem apstākļiem.